Pienācis laiks atvadīties no vecās naudas. Atnācis jaunais padomju rublis, pēc sava izmēra mazāks, bet 10-kārt vērtīgāks. Nauda tiek apmainīta tirdzniecības procesā, maksā ar veco naudu, bet saņem pretī jauno, kā arī centralizēta darba vietās. 61. gada naudas reforma ir unikāla visā naudas pastāvēšanas laikā, jo 1, 2 un 3 kopēku monētas netika nomainītas. Reformas beigās to pašu monētu vērtība bija cēlusies 100-kārtīgi, bet vesels 3 mēnešus padomju pilsoņi paši varēja noteikt, cik tad īsti vērtas ir 2 kopēku monētas, ko viņi samaksāja par laikraksta Rīgas balss kārtējo numuru. Lūk viņš, atkal uz mūsu dzimtās zemes, padomju pilsonis 20. gadsimta Kolumbs. Jurijs Gagarins ar prieku ziņo biedram Hruščovam, ka vēsturē pirmais kosmiskais lidojums veikts. Uz mītiņiem par godu Gagarina kosmiskajam ceļojumam cilvēki dodas ar prieku. Svētku pasākumu Daugavmalā, kas notiek 2 dienas pēc Gagarina piezemēšanās, pēc dalībnieku skaita pārspēja tikai 90. gadu atmodas mītiņu. Bez tām šo mītiņu Daugavmalā noslēdz grandioza uguņošana. Juglā montē Rīgas māju celtniecības kombināta izgatavotos 5-stāvu namus. Cits pēc cita tie brauc šurp no paneļu ceha. Pat nepieskaroties zemei, sienas, griesti, grīdas iegulst savā vietā. 50 maiņas un nams samontēts. Lūk autors, dāņu mākslinieks Herlufs Bidstrups. Komunists un kaisls cīnītājs par cilvēku laimi. Pat laban visa Bidstrupu ģimene atpūšas Rīgas jūrmalā. Rīdznieks pārsteidz veids, kā Bidstrups ceļo, kopā ar visu ģimeni, sievu, meitu un 2 dēliem, no kuriem mazākajam ir tikai 5 gadi. To atzīmē vai ik viens avīžraksts par karikatūrista vizīti. Bidstrupu ģimene, protams, izmitina īpaši ārzemnieku uzņemšanai piemērotās viesnīcas Rīga telpās. Bidstrups Rīgā uzturas tikai pāris dienas, bet ar to pietiek, lai turpmāk daudzās rīdznieku mājās parādītos viņa zīmēto karikatūru albumi. Padomju Latvijas 21. gada dienā Rīgā atklāja jaunu trolejbusa līniju. Ik pēc 7 minūtēm 15 km garajā ceļā dosies trolejbuss ar numuru 9. 60. gadu sākumā zinātnes attīstība vēl nav nomākusi cilvēcisko faktoru, un katrā trolejbusa vagonā sēž konduktors. Pirmie biļešu aparāti, ko gada beigās ievieš tramvaja līnijās, apelē pie braucēja sirdsapziņas. Katrs, kas ir iemetis trauciņā kaut vienu monētu, var saņemt tik daudz biļešu, cik pats vēlas. Tagad pilsētas centrs vēl vairāk saug ar bijušās nomales jaunajiem kvartāliem. Ko lai dāvina viņai dzimšanas dienā? Garš ir smaržas ceļš, kamēr tā ieraudzīs meitenes smaidu Rīgā, Maskavā, Ļeņingradā, Romā, Parīzē, visur, kur pazīst dzintara marku. 60. gadu sākumā vairāk nekā jebkad tiek propagandēta tehnoloģiju attīstība. Tāpēc fakts, ka Padomju Savienības frizētavās klientu iesmaržināšanai vēl joprojām tiek izmantoti pulverizatori, ir nepieņemams. Aerosolu ražošanai dzintars radīja oriģinālu tehnoloģiju, kurai gan bija atsevišķas problēmas. Piemēram, matu laku sprausla aizsērēja, bet no flakoniņiem krāsa bieži sāk lobīties jau nākamajā dienā. Toties licenze šo izstrādājumu ražošanai piederēja pašam dzintaram. Ik mēnesi 1,5 miljona flakonu, 1,5 miljona smaidu. Kinoteātra pionieris celtniecībā ievērots laikmetīgās arhitektūras princips, brīva pāreja no iekšējā interjera uz āru, uz apkārtni. Arī visas pārējās detaļas, apgaismošanas ķermeņi, mēbeles, sienu rotājumi viens otru papildina. Jaunais lēmums tiek saņemts ar prieku.
jo ir taču daudz labāk vienreiz nomaksāt konkrētu summu, nekā katru mēnesi skriet uz tuvāko pastu. А теперь небольшое сообщение. У нас составляется программа концерта по заявкам зрителей. Ja es esmu ko paveicis, tad tas nav mans, bet lielo gara milzeņu un revolucionāru Marksa, Engelsa un Ļeņina nopelns Pēteris Stučka. Nesaskaņa starp Pētera Stučkas galvu un pieminekļa rumpi ir acīm redzama. Rīdzniekos īpaši ironiju izraisa Staļinam raksturīgie stūma zābaki. Par godu šim piemineklim laukums Pionierpils priekšā iegūst Stučkas vārdu. Ik gadu ziedi pieminekļa pakājē tiek nolikti 21. jūlijā par godu padomju varas iedibināšanai Latvijā, kā arī Aristoteļa svētkos 31. augustā, jo Stučkas vārdā ir nosaukt arī Latvijas universitāte. Rīgas elektromašīnu rūpnīcā no konvejera noņem miljonu veļas mazgājamo mašīnu. Miljons mašīnu, miljons sieviešu. Paldies par atviegloto mājas soli. 62. gadā veļas mašīna maksā 70 rubļus, bet centrifūga 40. Kā vienu tā otru iespējams turēt tikai vannas istabā, jo pieslēgšana ūdensvadam ir neiespējama, bet centrifūgu vēlams ievietot tieši vannā. Citādi ūdens līs uz grīdas. Ne visi Latvijas iedzīvotāji šo ierīci var iegādāties. Tā ātri kļūst par deficīta preci. Tostu Maskavas karalienei. Tā rakstīja Londonas prese par Elzu Radziņu, kad Anglijā demonstrēja padomju filmu Hamlets. Tā ieguva Anglijas kinematogrāfijas institūta gadskārtējo balvu, ko pasniedza Elzai Radziņai un Inokentijam Smoktunovskim. Rīga sagaida pasaules čempioni riteņbraukšanā. Francijā, kur 58 km distancē uz šoseja sastapās 28 pasaules labākās riteņbraucējas, mūsu Emīlija Sonka izcīnīja uzvaru. Pirmo reizi sporta vēsturē mūsu republika izaudzinājusi pasaules čempioni riteņbraukšanā. Ja pirms tam Latvijas sievietes velosipēdu izmanto ikdienā kā vienkārši transporta līdzekli, tad Emīlija Sonka pirmo reizi riteņbraukšanu paceļ pasaules līmenī kā sporta veidu. Pirmo reizi sporta vēsturē par kontinenta bokseri numur 1 kļuvis padomju Latvijas sportists. Rīga uzgavilē varonim. Aloizu Tumiņu var droši saukt par Latvijas bokseri numur 1. 61. gadā viņš kļūst par Eiropas čempionu, bet 63. par sudraba godalgas ieguvēju. Tumiņš ir arī vairākkārtējs PSRS čempions. Lai gan boks ir populārs jau kopš Pirmās republikas laikiem, 60. gadi kļūst par Latvijas boksa zelta ēru. Rigondai Stereo radusies jaunākā māsa simfonija. Dvīņu māsa Rigonda Mono. Bet pastarītis Banga drīz dosies uz jauno tranzistoru uztvērēju montāžas konvejeru. Idolai ir vidējo, garo un 5 izstiepti īso viļņu diapazoni. Kā noprotams, 60. gadu konstruktori ir radījuši ideālu aparātu kapitalistisko valstu raidstaciju pārēžu uztveršanai. Ionizētais piens? Jā. Parastais piens plūst cauri īpašiem mākslīgiem sveķiem. Tur tas zaudē krietnu daļu kalcija un kļūst gandrīz līdzvērtīgs mātes pienam. Klāt vēl nāk vitamīns B prim un nedaudz cukurs sīrupa. Pagaidām ionizēto pienu Latvijā ražo tikai Rīgā. Bet bērnus tas viss maz interesē. Viņiem jaunais piens garšo labi, un tas ir galvenais. 60. gadu sākumā Padomju Savienībā nav zīdaiņu maisījumu vai citu mātes piena aizvietotāju, tāpēc jaunais produkts tiek uztverts kā atbrīvotājs, un daudzi 60. gados dzimušie bērni tieši ionizētā piena dēļ mātes krūti tā īsti nav pat redzējuši.
Enciklopēdijas galvenais redaktors ir akadēmiķis Vilis Samsons, kuram nav augstākās izglītības, bet kurš ir bijis sarkanais partizāns. Latvijas PSR mazajā enciklopēdijā plānots iekļaut 12,000 rakstu. Sagatavošanas darbs ilgs 3 gadus, un pirmais sējums nāk klajā 67. gadā. Mazo enciklopēdiju var pasūtīt parakstāmās literatūras grāmatnīcā, un tā kā enciklopēdiski izdevumu klātbūtni savos plauktos daudz uzskata par goda lietu, parakstīšanās rit raiti. – 66. gadā purciemiešiem arī rodas iespēja vienkāršāk nokļūt Rīgas centrā, jo tiek atklāts Deglava tilts. Šai naktī Rīgā pie Augusta Deglava ielas pārbrauktuves valdīja neparasta rosme. Lai satiksmes maģistrālē nerastos transporta sastrēgumi, līdz rītausmai vajadzēja uzstādīt smagos tilta posmus. Tilta celtniecībā ir izmantota īpaša tehnoloģija, kas ļauj 33 metrus augstās sijas pār dzelzceļu būvēt, nepārtraucot vilcienu kustību. Jaunā tilta plānotā caurlaidība ir 700 automašīnas diennaktī. Agrāk pie 6 sliežu ceļiem te garās virtenēs krājās mašīnas. Urrā pirmajai mašīnai! Lai ripo pa 646 metrus garo gaisa tiltu, garāko Latvijā. Lai kļūtu par likumīgu autostopu balsotāju, jāiegādājas īpaši talona grāmatiņa. Princips ir vienkāršs. Izpalīdzējušajam autovadītājam par katru nobraukto kilometru tiek izsniegts talons, kurš vēlāk piedalās īpaši organizētās loterijās. Šī smaidošā meitene ir Zinātņu akadēmijas šofēre Zinta Liepiņa, un klavieres viņa nopelnījusi par atsaucīgu sirdi. 6000 kilometru viņa pārvadājusi turistus, kas šovasar ceļoja ar autostopu. Balvas saņem atsaucīgākie. Pagājušajā vasarā 20 000 republikas turistu ar autostopu nobraukuši 8 miljoni kilometru. Šķēpu met Jānis Lūsis. Lūša zelta medaļu kolekcijai šoreiz pievienojās bronza. Trešā no labās ir Astra Biltauere, vienīgā no Latvijas volejbolistēm olimpiskajā izlasē. Imants Bodnieks treniņtērpā pavada Dzintaru Lāci uz olimpisko startu. Ivans Bugajenkovs dzimis 1938. gadā. Bugajenkovs 2 reizes kļūst par pasaules čempionu un Rīgas komandas radiotehniķis sastāvā 65. gadā arī par PSRS čempionu. Runā, ka bez ieskrējiena viņš spēja uzliekt augstāk nekā pasaules čempions augstliekšanā Valērijs Brumels. Kad Bugajenkovs pie tīkla palecas, viņa augums virs tā augšējās malas paceļas gandrīz līdz jostas vietai. Sakta ir pirmais un ilgus gadus arī vienīgais veikals Rīgā, kur skatlogu noformēšanai tiek nodarbināts profesionāls štata mākslinieks. Veikala tirdzniecības telpas jau kopš pirmajām tā pastāvēšanas dienām ir par šauru, un garās pircēja rindas padara iepirkšanos Saktā par īpašu spēka un veiklības pārbaudījumu. Sakta ir slavena arī citu iemeslu dēļ. 2. stāvā pirkumus var arī glīti iesaiņot, bet tiem, kam nepatīk veikala burzma, iespējams preci pasūtīt pa telefonu tieši uz mājām. Sešpadsmit dienas Rīgā turpinājās atklāts tiesas process pret hitleriešu rokas puišiem, masu slepkavību dalībniekiem. Mani norīkoja arī citus uz Anšpānu kalniem. Šoreiz tiku iedalīts šāvē komandā. Es pēc tā skatā apmēram rēķinu, ka pa to dienu varēja nošaut nevairāk pat 200 cilvēku. Jau iepriekšējā izmeklēšanā Basankovičs parādīja, kur stāvējis viņš pats, kur slepkavu komandētāji Eihalis Maikovskis Puntulis, kad viņi šāva bērnus, sievietes, simdaļus. Lai gan process pret Audriņu slepkavām tiek veidots kā tipiska paraugprāva, laiki jau ir mainījušies un publikas interese nav augstāka par vidējo. Notikuma Audriņa sāģā vēlāk kļūst par metaforu pilnīgai postežai, par kuru tā arī saka – pilnīgi Audriņi. Os vis
Nesen atgriezos no Itālijas. Tur mēs ar padomju dziedoņu grupu no Maskavas Lielā teātra pilnveidojam savu dziedāšanas meistarību. Mācījāmies La Scalā pie maestro Gennaro Barra. Jānis Zābers mirst no smadzeņa audzēja 1973. gadā 38 gadu vecumā, slavas un radošo spēku zenītā. Vēlāk viņa dzimtas mājās, vecajā Ceplī, galvenokārt ar tuvāko radinieku pūlēm tiek iekārtots piemiņas muzejs. Jānis Zābers ir atstājis izcilu muzikālo mantojumu, bet publikas vislielāko atsaucību iegūst ar Emīla Dārziņa dziesmu izpildījumiem. Un arī šodien viņš savās dzejās kā dzīvs runā ar mums. Tālāk mana gaita iet, vēl aiz nāves, nakts un vēja, vēl aiz saules, kur ar iet. Viņa riknā dieva, tas viņš šaudem šņācot. Pieminekļa celtniecībai uz parku atved 3 milzīgus Karēlijas sarkanā granīta bluķus, un akmeņu kaļi turpat uz vietas veselu gadu kaļ Raiņa tēlu. Dzejnieka piemineklis ir arī citā ziņā unikāls. Rainis ir vienīgais Latvijas Republikas politiķis, kam ir piemineklis Rīgas centrā. Jaunā kafejnīca restorāns Bulduros nu pat kā atvērusi savas durvis apmeklētājiem. Restorāns celts no 60. gadu modes materiāliem – dzelzbetona, tērauda un stikla. Pirmajā stāvā ir kafejnīca, otrajā restorāns, bet trešajā solārijas. Atklāta terase, kur baudīt saules starus un malkot atsvaidzinošus dzērienus. Sienu nav, tikai logi. Logi, caur kuriem var aplūkot visu Bulduru jūrmalu. Vakarā restorāna zāle apgaismo matētas lampas, bet viesus izklaidē rēvī, kas slavena ne tikai Latvijā, bet arī visā Padomju Savienībā.